Sveicināti EVTN ēterā ziņas studijā Ģirds Līns. Sāksim ar kristīgajām ziņām. Rīt 95 gadu jubileju svinēs Jānis kardināls Pujats. Dzimšanas dienu kardināls atzīmēs ar pateicības svēto misi Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā piektdien 14. novembrī 12. Kardināls ir dzimis Nautrēna pagasta Pujātos, mācījies Rezeknes pirmajā vidusskolā, pēc tam Romas katoļu garīgajā seminārā. Ordinēts 1951. gadā lielā slepenībā Rīgas arhibīskapa Antonija Spriganoviča privātajā kapelā. Līdz neatkarības atjaunošanai viņš kalpoja daudzās draudzēs, pēc tam bijis arī pasniedzējs garīgajā seminārā. 1991. gadā Jānis Pujats kļuva par Rīgas arhibīskapu. 2001. gadā Pujats nominēts par kardinālu. Arhibīskapa kalpojumu Jānis Pujats turpināja līdz 2010. gadam. Pēc arhibīskapa pienākumu pildīšanas beigām un došanās pensijā viņš dzīvo un kalpo Rīgas Sāpju Dievmātes draudzē. Kardināla 90. jubilejā pirms 5 gadiem toreizējais valsts prezidents Egils Levits pasniedza viņam valsts prezidenta cildinājumu rakstu un medaļu par mūža darbiem un kalpojumu mūža garumā Latvijas cilvēkiem un Latvijai. Siguldas novada doma šodien lēma par 11 deputātu pieprasījumu atbrīvot no amata mēru Jāni Vimbu, kas pārstāv Siguldas novada partiju. Deputātiem, kas parakstījuši iesniegumu par neusticības izteikšanu, arvien biežāk nākoties uzklausīt iedzīvotāju neapmierinātību par to, ka nenotiek plānotās lietas. Piemēram, ielu remonti, process kopumā notiekot lēni un uz iedzīvotāju iesniegumiem tiekot atbildēts nevērīgi. Ar 12 balsīm par Jānis Vimba tika atbrīvots no Siguldas novada priekšsēdētāja amata. Un visbeidzot, numur 3 darba kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Vimbas atbrīvošanu no amata. Ja komentāru un viedokļu vairs nav, es aicinu deputātus izteikt savu viedokli balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Ar 12 balsīm par, 5 pret un 1 atturas lēmuma projekts pieņemts. Stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Uzskatu, ka šie pārmetumi ir nepamatoti. Mēs esam izdarījuši daudz, un paldies Siguldas novada pašvaldības darbiniekiem par to. Mēs esam kārtojuši lietas, kas gadiem nav kārtotas iepriekšējo novada vadību laikā. Esmu pārliecināts, ka to var gan redzēt, gan sajust Siguldas novada iedzīvotāji. Vai varēja izdarīt vairāk? Droši vien, ka varēja. Vai bija arī kļūdas? Droši vien, ka bija. Mēs visi šeit esam ievēlēti tautas pārstāvji, un tad ir lūgums un aicinājums tiešām balsot pēc sirdsapziņas. Šī gada pašvaldību vēlēšanās Siguldas novada domē iedzīvotāji ievēlēja 19 deputātus, kuri pārstāv politiskos spēkus no 4 sarakstiem. Par iespējamo jauno mēru varētu lemt pēc nedēļas 20. novembrī, kad ir nākamā domas sēde. Jānis Vimba pirms tam bija aktieris un vadīja arī Nacionālo teātri. Kā vēsta Centrālā statistikas pārvalde, Latvijā šogad 9 mēnešos reģistrēti 8883 jaundzimušie, kas ir par 10,9% mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā. Lielākais dzimušo skaits šogad bija jūlijā – 1103 bērni, bet mazākais bija janvārī, kad reģistrēja vien 881 jaundzimušo. Šogad 9 mēnešos Latvijā reģistrēti 19,186 mirušie, kas ir par 3% mazāk nekā 2024. gada 9 mēnešos. 2025. gada 9 mēnešos Latvijā reģistrēts 8833 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu ir par 7,6% vairāk. 2025. gadā Latvijā dzīvo 208,240 jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jaunieši sasniedzot pilngadību nesteidzas pamest vecāku mājas. 70% jauniešu vecuma grupā 18 līdz 24 un 41% 25 līdz 29 gadu vecumā dzīvo kopā ar saviem vecākiem bez kopdzīves partnera vai bērniem. Vislielākais jauniešu īpatsvars ir Liepājā un Saldus novadā, bet vismazākais Saulkrastu novadā un Ādažu novadā. Šodien Dobeles valsts ģimnāzijā notika konference Digitālā drošība un civilā aizsardzība izglītībā. Konferences mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas un praktiskās prasmes digitālajā drošībā, mākslīgā intelekta lietošanā, krīzes situāciju vadībā un civilajā aizsardzībā. Kā ienāca prātā organizēt pasākumu? Pasaules šobrīd aktualitāte, protams, ir drošība. Vismaz Eiropā pilnīgi noteikti tā ir. Un skatoties uz to, ko mēs zinām, ko mēs protam un kas vēl ir jāattīsta, mēs sapratām, ka mums tā attīstīšanas daļa ir ļoti, ļoti priekšā.
darāms darbs. Un tāpēc mēs nolēmām, ka mēs mēģinām pirmo tādu putniņu valsts ģimnāzijas savā metodiskā darbā iekļaut tēmas par drošību. Gan civilo drošību, gan digitālo drošību, gan savstarpējā dažādas sadarbības risinājumu meklēšanā. Un tad šis ir pirmais mēģinājums, lai mēs to attīstītu. ASV gandrīz izsmēlušas iespējas noteikt Krievijai jaunas sankcijas. Pēc G7 valstu ārlietu ministru sanāksmes Kanādā žurnālistiem sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Patiesībā gandrīz vairs nav palicis nekas, kā mēs varētu piemērot sankcijas. Mēs veicam triecienu pa viņu lielākajiem naftas uzņēmumiem. Tieši to pieprasīja visi, klāstīja valsts sekretārs. Jauno ierobežojumu vietā ASV koncentrēsies uz jau spēkā esošo sankciju ievērošanu, jo īpaši cīņā pret tā dēvēto ēnu floti, ko Maskava izmanto, lai apietu ierobežojumus naftas nozarei. Norādīja Rubio. Izsakoties par miera panākšanas iespējām, Rubio norādīja, Maskava ir skaidri pateikusi, ko viņi vēlās. Viņi vēlās pārējo Donetskas apgabala daļu, un šādas prasības Ukrainas pusē nav pieņemamas. Peru dienvidos trešdien iegāžoties autobusam, dzīvību zaudējuši 37 cilvēki, bet 13 ievainoti. Autobus saskrējās ar pikapu un līkumā iegāzās aizā, krītot vairāk nekā 200 metru. Autobuss bija ceļā no Čalas uz Arekipu. Ceļu satiksmes negadījumi Peru nav rētums, daudzos ir bojā gājušie. Pērn ceļu satiksmes negadījumos Peru dzīvību zaudēja 3173 cilvēki. No 15. līdz 18. novembrim pašvaldība aicina uz gaismas festivālu Staro Rīgu, kā vēsta Rīgas doma. Laikā, kad svinam Latvijas dzimšanas dienu, gaismas festivālu Staro Rīgu aicina to svinēt, izejot Rīgas ielās, lai šajos tumšajos vakaros kopā piedzīvot pozitīvas emocijas un pārsteiguma prieku. Staro Rīga norisināsies 4 dienu garumā no 15. līdz 18. novembrim, katru vakaru no 17. līdz 23. Šajā laikā Rīgas ielās un parkos iemirdzēsies daudzveidīgas gaismu instalācijas. Festivāla tēma šogad ir Rītausmas vēstnesis. Staro Rīga aicina ieraudzīt gaismu kā jaunā sākuma vēstnesi, kā cerību, kas dzimst no tumsas. Vairāk nekā 40 gaismas objekti šī gada festivāla skatītājus priecēs ne tikai pašmāja gaismu mākslinieku darbi, bet arī mākslinieki no Portugāles, Maķedonijas, Nīderlandes, Francijas, Kanādas, Vācijas un citām valstīm. Jāatzīmē arī cits tradicionāls svētku valsts pasākums galvaspilsētā. 18. novembrī ikgadējais lāpu gājiens. Pasākums notiks pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa. Pirms gājiena notiks svētku koncerts, bet pats gājiens sāksies 18. un virzīsies uz Brīvības pieminekli. Lāpu gājiena tradīcija tiks sākta 2003. gada 18. novembrī, un tas ir veltījums Latvijai tās dibinātajiem brīvības cienītājiem. Šodien Ojāra Vācieša dzimšanas dienā Carnikavā pasniegs Ojāra Vācieša literāro prēmiju. Ādažu novada pašvaldība prēmijas pasniegšanas pasākumu organizē sadarbojoties ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību. Ojāra Vācieša prēmija tika nodibināta un pirmoreiz pasniegta 1984. gadā. To saņēmuši tādi dzejnieki kā Jānis Peters, Māra Zālīte, Imants Ziedonis, Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete un citi. Prēmijas apmērs mūsdienās ir 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas. Un tagad par sportu. Latvijas sieviešu valsts vienība Slovenijas galvaspilsētā Ljubļanā piedzīvojas zaudējumu. Kā ziņo Basketbola savienība, trešdien 12. novembrī 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē Latvijas dāmu izlase zaudēja Slovenijas izlasei ar rezultātu 66-77. Rezultatīvākās Latvijas spēlētājs bija Kitija Laks ar 15 punktiem, Antenta Steinberga ar 13, bet double Dignai Strautmanai attiecīgi 11 punkti un 10 atlēgušās bumbas. Latvijas valsts vienības galvenais treneris Matīs Rožlapa komentēja, sākot, pietrūka ātrums darbībās un īpaši lēmumu pieņemšanā. Treniņos visu darījām ātrāk, bet spēles stresā tik labi neizdevās. Pārslēgsim uzmanību uz spēli ar Nīderlandes izlasi, izpētīsim video un domāsim, kā izlabot savas kļūdas. Tikmēr otrajā grupas spēlē Igaunijas izlase piedzīvoja sagrāvi ar 54-92 pret Nīderlandes komandu, pret kuru Latvijas izlasē jātiekas nākamajā spēlē Rīgā jau šo piektdienu. Otrajam posmam kvalificēsies grupas 2 labākās komandas un 3 no 7 trešo vietu ieguvējiem. Un noslēgumā, kā vienmēr par laiku.
Novembris iesācies īpaši silti, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Novembris iesācies par 4 grādiem pārsniedzot dekādas normu. Lai gan dažviet nokrišņi bijuši vairāk nekā norma, gandrīz visā valstī bijis ievērojams sauss, līdz pat 88% sausāks par normu. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā novembra pirmajā dekādē bija 10,6 mm, kas ir 51% zem dekādas normas. Visvairāk nokrišņu bija Sīļos, bet vismazāk Kuldīgā un Saldū. Novembra pirmajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 7,7 grādi, kas ir par 4 grādiem virs normas. Dekādas minimālā gaisa temperatūra plus 1,8 tika fiksēta 8. novembrī Zilānos, bet maksimālā gaisa temperatūra plus 15,4 tika novērota 7. novembrī Mērsargā. Lai jums silts un jauks vakars! Līdz citai reizei.